Tikko noslēgusies Rīgas modes nedēļa, un tie, kas tai sekoja līdzi, noteikti ieguvuši iedvesmu pavasarim. Taču mode nevienmēr ir apģērbi, aksesuāri vai apavi. Modi diktē arī tehnoloģija, auto, mūzika un daudz kas cits. Bet, protams, mode ir arī tās matu sakārtojums, ir frizūrs. Un mums arī ļoti interesē, kādu matu griezumi ir aktuāli šajā pavasarī. Un, protams, ka vislabākā vieta, kur šo informāciju uzzināt, ir vieta, kur ir šie matu griezumi top. Tāpēc, lai mazāk riskētu ar saviem matiem, es šodien līdzi paņēmu Ievu, lai noskaidrotu, kā var uzsākt pavasari ar laimīgiem matiem un smaidu. Labdien, jums gan šeit ir ļoti skaista jauna vieta. Mums tagad ļoti interesē, tikko beidzās Rīgas modes nedēļa, visi runā par modi, kas ir aktuāls, un mums tieši interesē, kas notiek ar matiem šajā pavasarī. Pie reizes mēs gribētu arī nedaudz atsaistīt savu izskatu. Jā, paldies liels par labiem vārdiem. Jā, mēs esam jaunā vietā. Patreiz vēl notiek nelieli remontdarbi, bet viss drīz būs, viss taps un būs daudz foršāk. Un sagaidīsim pavasarī skaisti ne tikai mēs no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Tava meistare šodien būs Lindiņa, un viņa parūpēsies par taviem matiem un tavu izskatu pavasarī. Jā, noteikti, kā saka, izdomāsim, kā mēs to tavu koptēlu varam uzlabot, bet tas mans ieteikums ir notonēsim matiņus, jā, atsveidzināsim to tavu naturālo krāsiņu, un tad jau parūpēsimies par matu kvalitāti ar masku. Es mājās esmu krāsojies, es nezinu, kaut kādas 4 reizes tumšas matus, un man, es nezinu, varbūt tas pavasarī ir aktuāli, bet man nepatīk, ka man ir nedaudz tas rīžais tonis. Un es gribētu, es domāju, ka man tā kā vairāk piestāties siltie toņi pēc ādas krāsas, bet es gribētu kaut ko bik tumšāku un tādu svaigāku. Jā, droši mēs varam tev ietonēt, druscīt neutralizēt to tavu rudo tonīti. Bet, lai gan tas ir tagad ļoti populāri, bet, varam noneutralizēt to visu. Jo tonītis viņš ieiet mata tajā virsējā slānītī, un tad droši arī pēc mēneša tev tas viss, lēnām sāks skaloties nost. Bet, pamainīt to savu izskatu noteikti mēs varam. Bet tas jautājums būtu, cik tumšākus tu gribētu. Tu gribētu atstāt to savu naturālo dziļumiņu krāsai un tikai nomākt to rudumiņu. Es varu paskatīties telefonā, man ir varbūt kaut kādas aptuveni ap šito toni. Jā. Tas nozīmē, ka mēs to tavējo naturālo pārāk tumšas netaisam, bet tā, lai viņš ir druscīt vēsāks tonīts. Kas man šogad ir jādara, lai mani mati būtu laimīgi? Laimīgi mati ir tikai tad, kad tu pats esi iekšēji laimīgs. Pirmkārt, ir jāizguļās, ir jāsporto, ir jāiet pareizs uzturs. Viss sākas no iekšienes, jo barības vielas iet uz matu saknēm. Tātad mati atspoguļo mūsu visa ķermeņa īstenībā kopējo labsajūtu kā tādu. Kas tev būtu viņam jādara? Viņi tev noteikti ir regulāri jāmazgā ar šampūnu, kondicionieri. Ir jaunieši, kuriem varbūt tas mats ir poraināks un sausāks, tad būtu vēlams arī reizi nedēļā izmantot arī kādu matu masku noteikti, jebkurā gadījumā. Vai jūs varat precīzāk pastāstīt, cik reizes nedēļā vai varbūt, katru dienu jāmazgā ar šampūnu matu, jo, pieņemsim, es tā daru un it kā man tāds jau, ka man ir tādi, netīri mati vienmēr. Par matu mazgāšanu tas ir jāskatās individuāli. Ir dažādi matu tipi, ir sausi mati, ir taukaini mati. Tas, respektīvi, cilvēkam ātrāk taukojas mati. Katram ir jāskatās individuāli. Kādam varbūt tas būs katru dienu ir jāmazgā, katru rītu. Kādam varbūt pēc 2-3 dienām. Tas ir individuāls jautājums. Tagad mēs liksim iekšā tavu matiņos tonīti, jā. Ko dara tonis? Viņš tavu matu notonēs, sanāk tajā mata ārējā slānī. Viņš arī ietekmēs nedaudz to tavu naturālo matiņu, bet nebūs redzamas tādas krasas izmaiņas, ka tavu matu saknīti ataugs, un tad nevajadzēs tev atkal ātri skriet un krāsot. Tā kā ļoti superīgs variants, lai atsveidzinātu savu koptēlu un iedotu papildus spīdumu. Kāda ir atšķirības starp krāsošanu un tonēšanu? Tātad krāsošana tā jau ir tāda ķīmiskāka.
Un tas oksidantiņš, ko mēs izmantojam krāsošanā, viņš ir lielāks un krāsiņa ieiet, respektīvi, dziļāk mata kutikulā un izmaina to dabīgo matu krāsiņu. Tā atšķirība starp tonēšanu. Tonēšana ir daudz maigāka, ar mazākiem procentiņiem un Veselīgāk. Principā, jā, ir ieteicams ietonēt matiņus starp krāsošanām. Jums bieži nāk tādi apmeklētāji, kas jums pasaka, ka jūs varat darīt absolūti jebko, ko jūs gribat ar matiem? Nav nemaz tik bieži. Nē, es domāju, ka jaunieši vairāk uzdrošinās eksperimentēt. Bet labi ir tas, kad klients zina, ko viņš vēlas. Un tad, ko mēs varam kā meistars darīt, ir palīdzēt ar to pareizo izvēli un ieteikt. Bet, ja ļauj brīvi izvēlēties, manuprāt, tas ir vēl superīgāk, tāpēc, ka tā ikdiena nav tik vienmuļa. Tu vari nedaudz kādas citas krāsiņas ielikt matos un ar griezumu pāreksperimentēt. Man ļoti patīk. Super, mēs iekrāsojām, Ieva. Jā. Tagad mēs gaidīsim 20 minūtītes. Un pa to laiciņu droši var iedzert tējiņa. Uzgaidīsim. Tātad man tikko pabeidza ietonēt matus. Man tagad vajag pagaidīt kaut kādas 20 minūtes, un tad mēs viņus skalosim. Un tad mēs liksim matu masku vai tā kā matu botoksu laikam. Un tad man būs baigs smuks. Mums tāds feidiņa. Feidiņa? Kur? Tā kā... Es kur? īstenībā nezinu, kas ir feidiņš. Tā kā feidiņš, tā kā no zemākā uz augstāko. Tā iet, tā kā zina. Tev ir? Jā. Parādi. Oho. Kas vispār tagad ir stilīgs puišiem? Kā tieši no drēbēm? Jā, no drēbēm. Tas jau arī atkarīgi, kurā nezinu, man pieņemsim patīk tāds stils tā kā Kenedijam Carsonam vai Jordanam Terrelam, Carteram. Tā kā kaut kāds Rick Owens stils. Jū, kaut kas tāds. Bet tā kā tagad arī beig modē, tu pati zini, ka ir šis platās bikses. Jā, tās ir skateru, Crystal Castles, cemetery. Es saprotu šos ten. Nē, loģiski, lai katrs iebis kā grib, jā. Bet Nē, protams. Es domāju, ka tā kā, ja tev ir savs stils, tas ir tā ir vislabākā lieta. Ja jūs nesapratāt daudzus vārdus vai cilvēku nosaukumus vai vārdus, kurus mēs tikko minējām, tas ir vai nu jauniešu slengs, vai nu cilvēki, kas ir ļoti, ļoti aktuāli jauniešiem. Piemēram, ja mums nosauca Ken Carsonu, tas tur ir kaut kāds raperis, vai Rick Owens, gan jau ļoti daudz pieaugušie zinās Rick Owens, bet tas ir modes dizainers, tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem. Krāsošanos esam beigušas, jā. Notonējām skaisti, un tagad parūpēsimies par tavu matu spīdumu. Ieliksim tavu matu atjaunojošo masku, kas tev noturēsies matos aptuveni mēnesīti. To būs vieglāk par viņiem ikdienā rūpēties, viņi būs mīkstāki, spīdīgāki. Kā saka, tāds forša procedūriņa, ko mēs veicam tikai salonā. Un ko vispār dara tā maska? Tā maska ieiet diezgan dziļi matiņā. Viņa ir saišu tāda rekonstrukcija. Atjauno, savieno saitītas matu. Nobeidz to visu mūsu procedūriņu krāsošanas aiz ar matu kutikuliņa. Un tad jau tas matiņš arī būs daudz spīdīgāks un arī pēc sajūtām, es domāju, tu jutīsi atšķirību, kad viņi būs maigāki, foršāki, bet to būs vieglāk izķemmēt. Spīdīgs, jā. Superīgi. Un cik ātri var panākt to ļoti naturālo, ļoti skaisto rezultātu. Mēs, principā, tikai ielikām tonīti, ielikām matu atjaunojošo masku un ļoti naturāli skaista mate.
Man liels prieks, un mēs arī cenšamies katram no jums visiem, kas nāk pie mums ciemos, sapacēt matiņas un iedot labas emocijas. Jā, nu super. Es pilnībā gatava pavasarim. Viņi ir apgriezti, viņi ir ietonēti tieši tādā krāsā, kādas gribēju. Un viņi ir pabaroti. Un tas vienkārši superīgi. Super. Spīd. Super. Man liels prieks. Gatava vasarai. Uz priekšu. Es šodien tik daudz matiem uzzināju, ka tagad, kad iešu kādam gariem gājējiem garām, tad sprīdīšu, kādu frizūru viņiem būtu un darētu. Jā, es domāju, ka tev labāk ir jādomā, kas tev vislabāk piestāvētu. Nu jā, bet jūs, skatītāji, izbaudiet šo dienu un tiekamies jau nākamnedēļ.